Ar aparāti man ir 4 slaukšanas, un tas aizņem kaut kur stundu. Ar to visu atmazgāšanu un visu ātri. Ar rokām iznāk kaut kur 7-10 minūtes vienu goju slaukt. Tā kā uz puses ilgāk tas ir tiešām, jo tāda ir šī situācija. Un gotiņām tiešām nepatīk, lai viņa ir vecā gūs ieslaukt ar rokām, bet viņa skatās, kāpēc šoreiz atkal viņa ir notiesāta. Ingas Kuzmanas saimniecībā šī nav pirmā reize, kad pazūd elektrība un govis jāslauc ar rokām. Palīgā nāk gan pašas bērni, gan arī kaimiņi. Taču slaukšana nav vienīgā problēma, ar kuru jāsaskaras, kad nav elektrības. Pienu jādzesē sniegā, ūdens goviem jānes no dīķa. Arī kūts tīrīšana sagādā problēmas. Ziema pie mums ir katru gadu, un ir bijušas vēl bargākas ziemas, un būs. Tā kā jādomā varbūt tiešām meklēt to izēju nevis pa gaisu, bet caur zemi. Es domāju, ka, piemēram, es piekristu, un man diezgan liela ir īpašuma, kur ir elektrības kabeļi caur zemi, pa gaisu, lai viņi iet caur zemi. Tas būtu pat izdevīgāk. Diemžēl Krustiņmājas saimnieki ir viena no 7000 klientu Latgalē, kuri šodien palikuši bez elektrības padeves. Sniegs nepārtraukti snieg un aplidojušie koku zari neizturēja smagumu, lūst pāraujot elektrolīnijas. Dabas apstākļi rada lielas problēmas arī atbildīgiem dienestiem. Viena elektrolīnija var tikt pārauta vairāk kārt. Elektroapgādes atjaunošanu sarežģīja arī biezais sniega slānis un uz tā izveidojusies ledainā sērsna, kas apgrūtina piekļuvi bojājuma vietām. Kuros reģionās jūs vēl esat bijuši šajās dienās? Viscauri Jēkabpils un Viesīte, Līvāni. Kā tur ir salīdzinājumā ar tieši šo Rēzeknes novadu? Tas pats, kas šeit praktiski. Viscauri vienādi. Latgalē elektrības padeves atjaunošanā iesaistītas 58 montieru brigādes. Visvairāk līnijas cietušas Ludzā, Preļos un Rēzeknē. Tā kā sinoptiķi sola arī turpmāk sniegu un aplidojumu, iedzīvotājiem jābūt gataviem, ka elektrības padeve arī turpmāk var būt traucēta.